Tu uzskati sev par influenceri? Bija jau vienu momentu prikals, kad es gribēju to uzlīmīt, kad es Tesla iegādājos pirms Ilonas Maskas sajūta prātā. Tas sanāk, tu baigi uz to neiespringsti. Kaut kur skolās vai kur, ka kāds ir dabūjis manu numuru, viņi tirgo viņus tālāk. Tevi atpazīst, neatpazīst. Ja es iziešu cauri alfai, 100% pienāks klāt kādi 5-6 nobildēties. Tas ir tāds pareizs man radies priekšstats, vai tā gluži nav? Paceļos gaisā un vēl turpina rādīt pa logu, un tad visi tā, tie, kas nezināja, ka Air Baltica ir internets, tad brīnot, kā tu vari tiešraidi taisīt no lidmašīnas. Viņš reāli šobrīd jau jebkurš var ielikt sev. Tā kā halucinācijas tur ir šausmīgas un paļauties uz to nevar. Piemēram, atombumbu, ne? Tas bija izdomāts, tas bija ļoti pūkains projekts. Problēma visiem laikam liekas, ka es esmu diezgan jauns. Cilvēki jauc. Bet par to humanīdu robotu. Tajā laikā, kad es braukāju ar Tesla Model X, tas vispār bija uz pirkstiem saskaitām Latvijā. Un tagad tu esi nofiltrēts, sarunas plūs kā ugunsliesma. Atbalsta DDRE Plus un Evelatus. Rādi, kas tu esi, nebaidies būt īsts. Esiet sveicināti podkāstā Nofiltrēts. Šī ir 15. epizode, un pie manis ciemos ir Teslas entuziasts, IT entuziasts, TikTok leģenda un uzņēmējs Raiders Raits. Čau, Raidi. Čau, te Raiders Raits, jā. Obligāti bija jāapsaka. Viennozīmīgi visur, kur sākums ir, tas ir gandrīz vai tā kā aķis. Čau, te Raiders Raits. Tas jau visiem, man liekas. Visi heiteri kā maitas. Pareizi. Raider Raiti, kā tagad, mums tagad ir maija mēnesis sācies vispār, kā tavs dienas paiet, ko tu ikdienā dari? Patiesībā vienalga, maija mēnesis vai decembra mēnesis dienas ir plus mīnus līdzīgas. Darba grafiks ir diezgan tāds spraigs. Kā jau tu teici, gan mašīnas, gan IT lietas, bet lielāko daļu man, protams, aizņem IT lietas. Ikdiena ir supports. Es vairāk tā kā jau pēdējos 20 gadus nodarbojos ar uzņēmumu iekšējās infrastruktūras IT lietām. IT atbalsts uzņēmējiem. Jā, viņi tev zvana, saka, Raider, mums te neiet kompis. Un... Jā, kaut kāds kapsloks piespiedies vai kas, es braucu un vismaz vai... Vīvā, jā, kapslok izslēgs, nebūs nekāda problēma. Pareizi. Skaidrs. Un tagad ir palīdzies internetu veikals, jā? Tā kā vai... Jā, internets veikals jau tulītās būs gads, laikam. Es baigi tā tos datums necenšos piefiksēt, bet jā, griežās jau gadu. Es teikšu, ka tas ir vairāk nevis tur, ka baigais peļņa biznesa vai kas, bet papildus vēl platforma, kur es varu kaut ko pareklamēties, kur es varu kaut kādu auditoriju dabūt. Un, protams, arī kaut kas tiek notirgots. Kā tu pats teiksi, kā tas veikals normāli tur ir pieprasījums? Es teiktu, ka vajadzētu bišķi vairāk varbūt tās pie mārketinga piestrādāt un varbūt ar cenu politiku pastrādāt, jo man nav pašas lētākās cenas, bet es arī baigi necenšos dempingot tirgu. Es vienkārši, plus mīnus, lai ir kaut kāda peļņa un motivācija to darīt, tad es pat tādu, pirks, nepirks, gan jau, ka nopirks un nopērk, jā. Jā, ok. Mēs vēl tieši tur operatoru diskutējām. Īstumā, tev veikals saucās Raiders Raits, vai ne? Un es tāds iedomājos, tas vārds tavs ļoti populārs, vai ne? Un gadījumā nesanāk tā, ka kāds, piemēram, Googlē rakstot Raiders Raitis, viņš vienkārši ieles tavā veikalā. Jā. Jā, bet uzņēmums man saucās Providers. To tu varbūt tās kaut kur pačekoji. Es jau pačekoju, jā. To zini, jā. Vēl nesen bija tāds komisks situācija. Opīts kaut kāds zvana un saka, viņam tagad viņš kaut kādā laikam, es sapratu, privātu mājā dzīvo, bet tur tajā mājā vēl vairāk kaut kādas tur ģimenes vai kas tur dzīvo. Un sūdzās, ka viņam pa bēniņiem daudzās kaut kāds interneta kabelis, dan. Un viņš man zvana un saka, ka es tagad Googlē ierakstīju provideru un atradu tavu numuru un zvanu tev, tāpēc, ka man teica namas apsaimniekotājs, ka tev jāzvani provideram par to, ka tas vats tur klauds. Un viņš vienkārši man tur baigi skaidroja. Es to visu esmu ierakstījis, es nezinu, varbūt nopublicēšu vai ne, bet diezgan reicīgi sanāk. Ka vienkārši man zvana kaut kāds opīts, bet kaut kāda kabeli, kas tur karājās un tikai tāpēc, ka ierakstījis Googlē provideru. Atrod vienkārši arī uz to vārdu. Jā, tāpēc, ka SIA saucās provider. Jā, un viņam pateica vienkārši nams apsaimniekotājs tāds kaut kāds... Ka tas ir provider jautājums. Jā, kas man provider. Un viņš Googlē iepakšķināja un tad nonāca uz manīm. Es tavā vietā vispār, liekas, būtu vēl vairāk piedūries. Es viņam būtu teicis, jā, sēr, kas tad mēs tulīt braucam. Īstenībā es norunāju kaut kādas 10 minūtes ar viņu. Bet es diezgan tā, tu jau bišķi skarbāks esi, atceramies Slaviku. Tur bija rupjo vārdu klāsts diezgan bagātīgs. Man bija tā bišķiņ saudzīgāk. Bet iespējams, ka es ielikšu arī sociālos tīri prikalam.
Jā, rakstiet komentāros, ja jūs gribat, lai Raits nopublicē, rakstiet vai komentāros. ieliek to gabaliņu iekšā, kā tur sanāca Man liekas, tas parunāties. varētu būt interesanti. Jā, es domāju, ka auditorija atradīsies tam. Klau, man ir radies tāds iespējas, ka tu jau vispār visas pirms tās TikTok ēras, ka tu jau esi tā kā, nu, teiksim, labi dzīvojis, jau, kā saka, labā maizē jau līdz tam. Tas ir tāds pareizs man radies priekšstats, vai tā gluži nav? Nu, nē, noteikti, ka laikam nav pareizs priekšstats. Bērnība nebija neko baiga tur tāda turīga, un arī jaunības gadi nebija. Problēma visiem laikam liekas, ka es esmu diezgan jauns. Cilvēki jauc. Tu gan jau noteikti pagooglē un zini, cik man ir gadi. Es jau godīgi nepaskatījos tieši konkrēti, cik tev ir gadi, bet es zinu to, ka tu izties jaunāks nekā tu esi. To faktu zinu. Jā, nu, Tu gribi visiem pateikt, cik tev ir Nu, gadi? es pateikšu, jā, man pēc 3 gadiem burtiski būs 50 gadi. Jā. Tāpēc ir tā bišķiņa liekas, nu kā tā tik jauns, tur ar 2 Teslām, 2 mājas un kas tur, bet nu īstenībā es sāku kā visi parastā darbā, parastā veikalā strādāt pa pārdevēju vispirms, pēc tam pa IT uzņēmumos, nu tad vairākos pat pēc kārtas, kamēr nonāca līdz šitam te līmenim. Tā kā nu nekas nav no sākuma bijis un nekas nav no debesīm pats no sevis nokritis. Jā. Jā, ok, tuvu 50, to es gan negaidīju. Jā. Es zināju, ka tur neesi tik Nu, jauns. 46,5. Jā, bet, bet, nu, kā saka, Nu, tas ir 3,5 gadi un Jā, 50 daudz jātnīst. tuvāk 50 Jā, nekā cits varbūt domā, ka tev 30, vai ne? Nu, jā, tur tā ir, un tāpēc visiem liekas, nu, ka kā tā šitā, un ka varbūt tās nepareizs viedoklis ir radies, ka viss nāc pats no sevis kaut kur. Nu, bet sanāk, ka arī, nu, teiksim, tev tur tā privāta māja, gan vairākas tačkas un tā tālāk, tas jau tev bija pirms tu vispār sāki kaut kādas TikToks taisīt, jā? Jā, protams, TikToks jau es reāli kaut kādā 20. gadā tikai es sāku pirmos video postot iekšā. Sākumā nepārāk tur bieži, bet nu bija tie, kas arī tur uzspridzināja to tīklu. Bet, jā, pirms tam jau es arī YouTube'ā liku. YouTube'ā es esmu jau kaut kādus 17 gadus, bet tur es vairāk liku tā kā krātuvi es izmantoju viņu. Nu, lai čomiem aizsūtītu kaut kādu linku no kaut kādiem dragreisiem, kaut kādiem pasākumiem, kur bija. Jo nu, tajā laikā arī tos diskus tur tā nevarēja atļauties sapirkties, tad es viņu kā storage un pat es viņus skaidoju, slēpu, tikai savējiem tur sūtīju linkus. Tīri, lai tev Un tā man glabātos sākās tur tas video. YouTube kanāla tā izmantošana man sākās. Jā. Kaut kādas 17 gadus atpakaļ. Ok, labi. Un šobrīd, kā tev ir, tu tā kā, tu uzskati sev par influenceri? Nu, baigi nē. Influenceris tas man vairāk ir tā kā kaut kāds hobijs prikol pēc. Tomēr es vairāk esmu uzņēmējs. Nu, uzņēmums man ir vairāk kā, cik sanāk, no 2010. gada nodibināja. 16 gadus, jā. Nu, tad pēdējos 16 gadus es esmu uzņēmējs, jā. Ok, skaidrs. Tas jau līdzīgi, tas man atgādina, ka pie manis bija arī baigi raiti. Tas varbūt ir vēl viens raitis, no ir TikTok, dzirdēts, vai ne? jā. Un viņš man toreiz nošokēja, jo es arī viņam jautāju, viņam arī sekotāji daudz, kaut kas bija 50,000, ne? Jā. Un es tikai domāju, es viņu baigi izpasīšu par influenceru lietām, ne? Un viņš saka, nu jā, man tur 50,000 TikTokā, bet nu tā, nu... Nu jā, tas par fanu vienkārši. Jā, tas man vairāk par fanu. Nu, ir pāris sadarbības, ja, bet nav tā, ka es esmu tur full-time satura veidotājs. Man bija tāds šoks. Nē, man arī nekā un tagad, gadījumā. un tu esi vēl trakāks gadījums. Jā. Tev ir 80,000 TikTokā, un tu arī for fun, jā? Bet, nu, jā, kādreiz jau es ar kādu sadarbību uzfilmēju un arī diezgan atvērts esmu. Protams, ka nu nav tā, ka vairāk tās lietas, kas man interesē, ja man tagad, es nezinu, kaut kādu tur pārtiku likt, tur reklamēt vai ko mazāk, bet, ja kas ir saistībā ar auto lietām vai IT lietām, tur jā, kāpēc nē? Tagad biroju taisu, tur būvējos, remontējos, un tad jā, ja kaut kādas tur mēbeles vai ko tur, tad es arī iefilmēju, ja uz kaut kādu sadarbību kaut ko tur dabū. Tad sanāk, tu baigi uz to neiespringsti, bet nav tā arī, ka tu nepieņem sadarbības. Jā, tāds atvērts uz visām pusēm. Ok, super. Labi, bet tad sanāk, ka tev tas TikToks tad nav peļņas dēļ. Nē, tad paskaidro bišķiņ vairāk, nu kāda tā tava motivācija, kāpēc tu vispār to dari un tā? Nu, sākums jau bija vispār tikai prikolēties un, zin kā, ieiet kaut kādā azartā tur skatījumi un tas, ka tev patīk kaut ko tur parādīt, varbūt tās iepazīstināt ar kaut kādām lietām, gadžetiem, mašīnām vai ko. Bet, nu, tagad jā, nu, ja kāda ir sadarbība, tad tas ir kā bonus tam visam. Ok, tad tu, bet, nu, labi,
atgriežoties pie tā, kāda tava motivācija, jo, zini kā, mums jau katram dzīvē tas laiks ir tikai tik, cik viņš ir, vai ne? Jautājums, kā tu esi gatavs? Tagad es viņu izmantoju tā, ka man tomēr ir savs uzņēmums, kurā es, kā jau teicu, arī internetu veikals, ir arī supports, mēs arī programmējam CRM sistēmas, ERP sistēmas, un to tad es izmantoju kā platformu, kur es varu kaut ko parādīt, ka es to daru, un tad no turienes nāk tie klienti sadarbības kaut kādā. Jā, lai gan es īstenībā, tavus video es ik pa laikam redzu, bet es neesmu redzējis, ka tu to baigi to savu biznesu pusi. Tu tur arī stāsti par to, vai? Minimāli maz, lai tas nebūtu uzspiesti un lai tas nesāktu kaitināt. Ja es sāktu katru dienu stāstīt, es domāju, ka vēl sāktu atsekot no manis. Jo, teiksim tā, rādīt, kā kaut ko kodē programmē, tas ir garlaicīgi. Tur neviens neskatīsies stundām ilgi kaut kādā melnā logā, ka tu kaut kādu skriptu raksti. Tāpēc tam nav tāda baigākā. Bet tā, starp citu kaut kur pasakot vai ko, tas kaut kur kādam aizķerās. Ja kādam arī noder. Kodēšana, tas sanāk, to ar programmēšanu arī nodarbojas? Jā, tieši mans uzņēmums tā kā 100% programmē, un pat es teikšu, ka tas ir lielākā daļa ienākumu no tā pat ir. Tieši programmēšanas. Jā, programmēšana. Tas ir pagaidām vēl diezgan labi atmaksāts darbs. Es nezinu, kā būs ar AI tagad. Es tieši gribēju teikt, ka vispār tev droši vien tā ir tava nozara, tu gan jau var vairāk nokomentēt, cik spēcīgs tas mākslīgais intelekts tagad ir jau tieši programmēšanā. Kā palīgi instruments viņš ir spēcīgs, bet, lai aizvietotu, pagaidām, nē, pagaidām vēl ir diezgan tālu līdz aizvietošanai. Gan jau, ka tu esi papļāpājis, es esmu kaut kāds tavs video redzējis, un tu jau saproti. Tas pats prikals, kad par to automazgātuvu zini, ja? Kur tieši? Tas ir čatam, ka tu pajautā. Es, piemēram, dzīvoju te patās blakus pie automazgātuvas, skatos, man mašīna netīra, un jautāju čatam, varat arī jūs varbūt tās pajautāt, ko man labāk darīt, iet ar kājām līdz automazgātuvai vai braukt ar mašīnu. Viņš saka, ja tas ir kaut kādi 100 metri, tad labāk aiziet kājām. Davai uztaisim testu. Davai uztaisim, tas būs labi. Es tagad uzreiz pajautāšu viņai, ja? Tas ir labs, jā. Jā, pajautā. Ja tik tuvu, tad, protams, labāk ej kājām. Tas ir superīgs piemērs, kā izčakarēt viņu. Davai pajautāsim. Klau, man ir netīrs auto, es viņu gribētu nomazgāt. Man te pat 100 metru vai 50 metru man te auto mazgātu. Kā tu domā, man labāk braukt ar mašīnu vai iet ar kājām uz to auto mazgātu? Es domāju, ka ja tas ir tik tuvu, tad droši vien vienkārši var iet kājām. Tas būs ātrāk, tev nav jāmeklē, kur nolikt auto, un pēc tam arī mazāk jādomā par stāvvietu. Kā es nomazgāšu to auto, ja es būšu aizgājis bez auto? Jā, tieši tā. Ja tu aiziesi kājām, tu vienkārši varēsi atgriezties mājās, un tad vienkārši vēlāk ar tīru auto aizbraukt kaut kur tev vajag. Kaut kāds puzles gabaliņi tev tur iztrūks, bet labi, mēs parunāsim vēlāk, ja? Perfekts piemērs. Un tad ir piemērs, vai tas aizvietos cilvēks. Pagaidām nē, bet iespējams, ka nākotnē jā. Jā, tas ir tāds lauciņš, ar ko es spēlējos. Parādot tos ChatGPT nepilnības. Jā, tramvaja govs atļauj ļoti labi aizgāja. Redzēji to video? Kaut ko es... Viņš aizgāja kaut kādu, man liekas, 220,000 vai baigi aizgāja. Es tur viņam prasīju, vai var legāli tur govi vest tramvajā. Jā, kaut ko atceros, jā, bija tas. Viņš man sāk stāstīt, jā, vai tramvaja govs atļauj, tu viņu tur var dabūt, jā. Es domāju, forši, davai, tu liktās paisās brauc. Tā kā halucinācijas tur ir šausmīgas un paļauties uz to nevar. Ja tu zini un pārzini to visu savu sfēru, kur tu kā programmists kodē un to aptuveni zini, tad viņam var paprasīt kaut ko palīdzēt kā kaut kādam instrumentam, bet tomēr pārbauda viņu, un, lai viņš tev neieved kaut kādā sauzās. Jāfiltrē līdzi. Ja tu pats neko nerūbī un tad gribi, lai viņš tev palīdz kaut ko atrasināt, būs problēma, bet ja tu saproti pats problēmu, tad vai tikai, kaut ko piepalīdzēt, kaut kādus hintus vai ko, tad tur var to dabūt. Jā. Klau, Raid, 80,000 tiktokā. Tev ir kaut kāds mērķis, cik tu gribi? Jā, es gribētu šogad dabūt 100,000. Šogad? Jā, šogad. Mums vēl ir, cik mums paliek? Tagad mums ir 5 mēneši pagājuši? Nē, 5. sāk iet, ka laiks vēl ir. Jā, bišķi vairāk kā pusgads. Es domāju, ka līdz 100,000 tikšu. Ja gadījumā vienkārši ar parastiem kaut kādiem video nesanāks, varbūt uztaisīšu kaut kādas izlozītas kaut ko tur.
tad jau viņi pienākties. Sakraķīs kaut ko, Kaut ko jā? sakurķīs, kaut kādu iPhone vai ko tur izspēlēs, tad jau pienāks. Bet, nu jā, mērķis 100,000 šogad dabūt. Tas ir labs. Bet TikToks jau nedod nekādas tā kā YouTube spogas vai neko. Būtu forši, ja būtu Jā, būtu bet lielāka tas- motivācija. Nu, laikam, TikToks ir bišķiņ tāds skopāks. Iespējams, ka tāpēc nedod tās pogas. Varbūt tāpēc, ka jauns vēl nav izdomājuši, kā tur tā kā, nu, Nu, man liekas, ka YouTube'am jau diezgan ātri parādījās tās pogas. Tā kā tur TikToks, nu, cik jauns ir jau kaut kāds 7. gads, ja? nu apmēram, jā. Jā. Nu, man laikam būtu lielāka motivācija tos sekotājus skačāt, ja es zinu, ka man būtu, nezinu, tur pie 50 štukām vai pat tam pašām 100, ja būtu kaut kāds, zinu. Nu jā, ko pielikt kaut kur pie Tas būtu sienas. krūti, Jā. Protams, Tas protams, ir jā. forši. Klau, nu, man tūlītās būs 15,000 sekotāji TikTokā. Es ilgu laiku neesmu tur baigi nodarbojies. Tur, nu, es pārsvarā, varbūt tu zini vai nē, bet es pārsvarā uzņēmumiem saturu filmēju. Tad tas, Jā, es tev pirmo reizi pamanīju ar Slaviku. Jā. Autoplacis, Jā. Pēc un brauc. Pēc brauc, Jā, jā. jā. Nu, tas ir no tiem laikiem, kaut kad, kad kāda izlece, un tad, jā, tad es tev tā kā pamanīju, un tāpēc tev zināju. Jā, pagaid, bet tu man tagad izsit no slēdēm par to Slaviku. Kā es iesākšu to teikumu? Es tagad aizmirsu, ko es gribēju tev teikt ar šito. Tu gribēji par 15,000, un kad tu... Par to, ka nu kā, tas manis taisītais saturs, viņš vairāk parādās uzņēmumu profilos. Līdz ar to es tā baigi neesmu nekad aizrāvies kačā to savu profilu, bet nu, tagad pēdējā laikā es bišķi vairāk esmu tam pieslēdzies. Nu, tūlīt man būs drīz 15,000, kā tu vērtē, kā profiņš normāli? Nē, man liekas, ka vispār jau kaut kādi jau pāri 10,000, tas priekš Latvijas auditorijas ir daudz, un tad jau tu skaties, ka tas ir pamanīts. Jo Latvija ir maziņa, un Latvijas iedzīvotāju skaits arī diezgan mazs, un latviešu runājošie arī visā pasaulē kopumā ir maz. Tā kā 15,000, 10,000, tas jau ir daudz priekš Latvijas. Tas jau ir kaut kur redzēts. Jau, jā? Jā, tas ir kaut kur redzēts. Okay. Nu, un Raiti, tev ar 80,000, kā tev ar atpazīstamību tirdzniecības centrā, mašīnā pastāsti, kā tevi atpazīst, neatpazīst? Kā tur ir? Mašīna jau vēl papildus tāds tā kā kliedziens, ko pamana. Bet arī par tirdzniecības centriem trakākais, kas varbūt ir mīnus, tas, kad kaut kur skolās vai kur, ka kāds ir dabūjis manu numuru, viņi tirgo viņus tālāk. Un tad man kaut kādās pusnaktīs vai kas tur zvana, es dabūju tavu numuru un gribu pārbaudīt, vai tiešām tas ir mans numurs. Un tad tur pīkstinās, zvanās kaut kādās sapulcēs vai kur, un tad tu jau redzi nepazīstams numurs. Vdruk tas ir kaut kas, kas ir saistībā ar varbūt internetu veikalu vai ar ko. Nu jā, un tev tu nevar necelt. Un es nevaru necelt, un man zvana, un tad tur čau, te Raiders Raitis, es tavu numuru tur dabūju tur no Čoma vai kur, un es tur daudziem tā arī prasīju, kā tu dabūji vai ko. Es tur skolā nopirku par 20 eiro. Bet iedomājies, kā vajag taisīt naudu, ne? Nu jā, tie mazie biznesmeņi, kas aug. Man tagad ar tavs numurs ir pat vačuki tā cena, ja, kā iet. Nu, pagaidām, jā, pēdējo, ko es tur dzirdēju, bija pat vecāri. Viņi tā kā... Pamēģināšu notirgot. Jā, nu, ja tu Bet gribi tas vairāk skolā vai ātrāk, vairāk iet, tad varbūt tās vajag bišķi padempingot to cenu, tev būs varbūt tās uz abarotu vairāk nopelnīsi. Nu, joks, protams. Nu, jā. Bet labi, paturpināt par to atpazīstamību. Tas ir, numuru tirgošana, bet kā tev vispār publiskās vietās tev Jā, ja es jau izietu- raidi, vai kā? Jā, vairāk ir tā kā jaunieši, tie, kas ir kaut kādi no 11 gadiem līdz kaut kādiem 25. Viņiem nav tā mūsu kaut kāda paudzes, tas kaut kādi Ieturētība jā, tā, jā, iekšēji tāds, kad kā es tur iešu klāt, kā es tur kaut kā, jā, kauns vai kas, viņi tādi bezbailīgāki, drosmīgāki, un jā, ja es iziešu cauri alfai, 100% pienāks klāt kādi 5-6 nobildēties. Tas ir vairāk kā skaidrs. Ja es jau tagad mēs kopā uztaisītu eksperimentu, izejot cauri alfai, dienas laikā tur pienāks klāt un nobildēsies. Tas ir vairāk kā skaidrs. Tādas vecākas paudzes cilvēki, jā, viņi visi mani zina, bet viņi tā aizpieklāja vispēc, jā, tur paskatīsies vai ko, bet pat nepienāks klāt. Es šito arī esmu novērojis. Protams, man tā atpazīstamība nav tik liela kā tev, jā, bet man arī kāds prasa, nezinu, tur kādu bildu uztaisīt vai kaut ko tur pasaka tur tirdzniecības centrā, jā. Bet es arī esmu novērojis to, ka, lai gan, piemēram, tā mana auditorija nav tur tendēt uz sīkajiem, jā, bet tieši tie sīkie ir tie, kuriem, jā, kā tu saki, nav kauns, kuri tev, ja pieaugušie, zini, tur, piemēram, ap 30 gadu, vai ne, tu vienkārši redzi, ka viņi vienkārši dīvaini uz tevi skatās, vai ne? Jā, vai ne? Tu to saproti, ka viņš tev ir atpazinis un ka viņš tev tā kā novēro, bet viņš nepienāks klāt un tur bildi nepaprasīs. Jā, man tas pats, es redzu, viņš nestāsta man tā, kā tie pārējie, viņš skatās dīvaini uz mani vai pa ilgu, jā, es to redzu, vai ne? Protams, cilvēks jūt. Jā, bet tie, kas uzrunās vai ko, tie vienmēr būs mazie, kuriem vienkārši, Taisnība, tā ir. Jā.
Ok. Nu, un tā atpazīstamība, kā tu teiktu, viņa tev... Vai viņa nes kaut kādus augļus, vai ir kaut kāds bonus no tā? Nu, jā. Jā, protams, kad ir. Nu, tās pašas ir kaut kādas sadarbības, vai arī kaut kādi tur pakalpojumi, ja tev vajag, tev vienmēr kādu atlaidīt iedos, vai pat kaut ko tur pa brīvu izdarīs. Tā kā tas ir baigais bonus. Bet otrs mīnus ir, ka vairāk jāpiedomā, kā tu uz ceļu uzvedies, kā tu tur kaut kur, tu tur nevarēsi degunu urbināt vai kaut ko tur, nezinu, nelegāli darīt. Es baigais tāds arī neesmu ārpus likuma, bet vienmēr tāpatās nākās piedomāt, lai nav tā, ka no malas tev iefilmē un teikt, kur Raiders Raits šito un to darīja. Jā, tas pat no tā jau uzmanās. Jā, nākās bišķi tā kā piedomāt, ja tu izēji ārā kaut kur publiskā vietā. Ok. Tev ir kaut kāds, ko pateikt, kaut kāds trakākais tur fana moments, kad ir kaut kas tāds atmiņā tev palicis? Vai tāds konkrēts nav? Zini, kā ir, visi tie heiteri, viņi pārsvarā ir komentāros, bet uz ielas visi tādi, forši pienāk klāt, tur pabildējās kaut ko tur. Vai ne? Jā. Tas arī ir fakts. Jā. Neviens heiteris neko publiski nesaka. Tie, kas uzrunā publiski, vienmēr ir pozitīvi noskaņot. Tas arī tāds paradoks. Jā. Man liekas, ka tie heiteri vairāk tā kā, lai sevi pamanītu, viņi grib, lai izcelties ar kaut ko, un tad viņš kaut ko ieraksta, varbūt zēlīgāk vai ko, bet varbūt īstenībā viņš sirdī nav ļauns cilvēks vai ko, tas ir vienkārši viņš tajā momentā varbūt izgāž savu žulti tīri tikai tāpēc, ka, lai varbūt tās viņu pamana kāds. Kā kuram, protams, tā idejas pat īsti nestā. Jā. Kā tu Raiti, tu cīnies ar tiem heiteriem kaut kā? Tu kaut ko dzēs, bloķē, vai tu vienkārši vispār neinteresē? Es savam profilam nedzēšu, ja nav kaut kāds aizvainojums nevis pret mani, bet pret kādu, kas ir tajā video uzfilmēts un ka tas ir palūdzis izdzēst ārā. Ja es ar kaut ko tur kopā esmu filmējies un kaut ko rupju vai ko tur pasaka tādu, ka man tas, kas ir tajā kadrā blakus, lūdzu, tad es izdzēšu vai nobloķēju to komentāru. Bet tas, kas uz mani tur, es tur baigi neiespringstu. Tu vienkārši visu atstāji, ja? Es visu atstāju, jā. Jā. Redz, piemēram, tam pašam fitness kanālam tas pieejams nedaudz savādāks. Viņam ir ļoti daudz, piemēram, tie bloķētie konti, jo viņš gribēja tā kā attīrīt to savu burbuli. Lai visi tie pirdēji, lai viņi tur nebojā gaisu. Viņam tā doma bija. Man liekas, ka tā nav pareiza doma, jo tas jau algoritmi arī tā kā bišķiņi laiž uz leju. Jo vairāk aktivitātes ir, jo tavu video iesaka vairāk un lielākai publikai. Arī tu viņu tā kā attīri, it kā visi tur, jo tie visi labie tur paipuisīši un paimētenīts, kas ir, viņi jau neraksta pat komentāru. Viņi noskatās tavu video labākā gadījumā un viss, un tas jau priekš algoritmu neko labu nedod. Katrs klikšķis, katrs komentārs, tas jau ir to, kas dzen to algoritmu uz augšu un lielākai publikai dod ieskatīties. Tā kā es nepiekrītu viņa viedoklim. Ok. Viens no taviem tādiem spilgtākajiem video, kas mani palicis atmiņā, bija. Es nezinu, vai tas bija pirmais, ko es ar tevi esmu redzējis, bet viņš, man liekas, bija diezgan sen filmēts un baigi palicis atmiņā par to 500-nieku tajā Teslā. Jā, kad, tas ir man tiešām... iekrita Teslā te šķirbiņā 500 eiro, ka jums arī tā ir bijis, ko man darīt? Jā, un starp citu Tesla ir parūpējusies un jaunajam modelim ir tajā vietā aiztaisījušies ciet. Tur ir tā kā līdzīgs tāds tā kā švamītei vai kas, un tu vairs nevar aizbāzt. Pirmajam pat arī jaunajiem modeļiem bija, kad varēja tur pat kredītkartes un kas tur slīdēja, jo tur pat slīpums bija uz to pusi. Bet jā, tagad tas ir atrisināts, vairs tā nevar jaunajā Teslā. Vecajā tiešām tur varēja krist viss pēc kārtas iekšā. Tā kā jā, tas video un tiešām nācās mašīnai sānus visus tur atjaukt vaļā un lai tiktu klāt. Jā, tas bija tāds neveikls situācija, bet es viņu pārvērtu tā kā par efektīgu triku. Tad priekš sociālajiem tīkliem tas vienkārši perfekti. Jā, tas aizgāja tautās. Jo daudziem cilvēkiem, jo īpaši kaut kāds tos gadus apakaļ, 500 eiro liela nauda, ar Raiders Raits saka, jums arī kādreiz tur 500 ir aizkrits. Vēl jau vairāk, ka Teslā, jo tajā laikā, kad es braukāju ar Tesla Model X, tas vispār bija uz pirkstiem saskaitām Latvijā. Tas modelis tāds bija baigais retums, nevienam tas nebija, un tad vēl, vai jums arī tā ir bijis. Tāpat kā es nesen vēl līdzīgi redzēju, noteikti, ka varbūt arī sociālos tīklos grozās tāds video, kur viens uz jahtas brauc un viņam baseins, un viņš arī saka, vai jums arī tā ir bijis, ka jūs brauciet pa viļņiem un jums šļakstās no džakūzī baseina jahtā laukā ūdens. Ja jā, tad ierakstiet komentārā. Arī tāds baigi aizgāja tur vairāk video. Jā. Klau, tu droši dzer to ūdeni, ja kas. Jā, paldies, sadākties. Viņš nav indīgs. Nav indīgs. Tā es to skatos, es jau gandrīz puskrūzi izdzērstu. Jā, malec.
Okay. Nu, un kā tev vispār atskatoties uz to video, tā kā tur heitoja, patika, kā tev liekas, kā tur bija tas? Tur bija gan rezonanci? heiteri, gan arī tādi, kas, kam patika, bet tas, pateicoties viņam, es diezgan daudz ko esmu ieguvis. Jā, gan sekotāji ļoti daudz nāca klāt, gan arī atpazīstamība, tas viss kopā. Jā. Un viņš arī īstenībā tagad ir piepinots, lai viņš būtu augšā, lai viņš vēl ar vienu. Jo viņš vēl ar vienu vārdu sekotājs. Vairāk no profila skatījumi nekā no For You page skatījumi viņam nāk. Bet, jā, viņam, man liekas, kaut kur 500,000 tagad būs. Un tas ir Latvijas auditorijas. Tas nav tāds, kas ir aizgājis, kur kaut kādi pakistānieši vai indieši vienkārši tur Jā, jau tas ir latviešu valodā. Jā, tas ir latviešu valodā, Latvijas video tāds tieši tikai priekš Latvijas auditorijas. Un tas ir pavisam cits. Ja man, piemēram, ir kaut kādi daži aizgājuši tur vairāk, kur kaut kādi indieši vai ko, tos es uzreiz bloķēju un ņemu laukā, jo tas bojā profilu. Tev, piemēram, es piesakos klāt kaut kādi tagad tur 100,000 indieši, nākamos video viņi nesapratīs, par ko tu runā, un skatījumu vairs nebūs, un tu profilu būs sačakarējis. Jā, tev kā ļoti uzmanīgi tie, kas sociālos tīklos priecājas par to, ka tur aiziet kaut kāds vairāk video, bet ne Latvijas auditorijai, tas ar to jūs tikai paši sev iešaujat kājās un zaudēsiet tikai to, kad jums nākamos video vairs neviens neskatīsies. Nu jā, šis labs padoms īstenībā. Es pat nebiju aizdomājies, jo es nekad neesmu mēģinājis tur. Jo visiem jau liekas, ka ir baigi forši hypes, jā, tur tagad man ir kaut kādi tur miljoni skatījumi tam video, un nāk klāt kaut kādi, bet tie nāk klāt, tā ir tā auditorija, kas atsekos, vai arī pat ja neatsekos, tev tas cipars it kā lielais būs, bet tev skatījumi nekādi nebūs, un tas nekam, kāda jēga no tā, ka tavs video neskatās un neiesaka tālāk nevienam. Es pat zinu, tu tā tagad saki, man nāk pat prātā pāris profilu, ko es iedomāju. Arī zinu. Kam ir latviešu profili, uzņēmumu profili pat, kuriem ir pāris video izšauši, it kā cipars liels, bet... Arī pat sekotāji, pienāk klāt. Jā, tā sekotāji skaits arī. Pat 100,000 viņiem ir tie sekotāji, bet no tā nekāda jēga nav, tas ir tikai cipars. Nu jā, no kurienes tev tā sanāk, tā mīlestība pret tām Teslām? Kad tev tas sākās, kā tu iemīlējies līdz ausīm tajās Teslās? Teslas man vienmēr ir patikušas tāds ritīgi jaudīgas mašīnas. Un iekšzemes mašīnas man vienmēr ir bijuši, sāku jau ar Audikiem, 90. gadu beigās man bija jaudīgs Audi, tad bija jaudīgi. Man visu laiku ir patīkuši jaudīgas mašīnas ar pātrinājumu un tā tālāk. Visādas Toyota Celi, kas ir bijuši, Mitsubishi, tāpatās vēl tas Mitsubishi 3000 GT, kas man jau ir tur jau vēsturiskais mašīnas modelis, kas tāpatās tagad uz 1000 zirgiem būvējās. Lai no iekšdedzes mašīnas dabūtu laukā to jaudu un pātrinājumu un griezi, tur ir, es nezinu, jāgrūdās tur 100,000 iekšā līdzekļi. Tesla ir, nopirki no rūpnīcas un brauc, un tev ir 1000 zirgi, 2 sekundes, un tev nekas nav jādara, pat nav jāštepselē robi. Un tāpēc arī patīk nerunāt par to, ka tehnoloģiski visi autopiloti tur izbrauc, patbrauc priekš tevis, tur dara tur visu, tur pneimas pēc GPS-ām. Visu, ko tu vari iedomāties, tas ir tur iekšā. Sanāk šitam aparātam, ko tu tagad brauc, viņam ir 1024 zirgi, 1500 Newton griezi. Jā. Okay. Jā, tas ar iekšdedzes mašīnu, es nezinu, kas ir jādara, cik tur 1000 jāiegrūž, lai kaut ko tuvu dabūtu. Nerunājot par to, ka tāpatās, kamēr tā ātrumā tu ieštepselē kaut kādā robā, kamēr caur sajūgu, caur kārdānu aiziet uz tiltu līdz riteņiem, tur tiek baigi daudz procenti zaudēti laiks un tā tālāk. Līdz ar to elektroauto tas ir nepārspējams tajā ziņā. Un kā tad sanāk, kad, tad, kad tu dabūji to pirmo Teslu, tad vispār tas bija tas laiks, kad Latvijā bija ļoti maz tās Teslas. Jā. Ja varbūt tās bija tie Model S, kas tā kā pats pirmais, nerunājot par Roadster pirmo, kas bija pārtaisīts no Lotus Kozau, tur iebāzta baterija ar motoriem. Latvijā tādas, nezinu, uz pirkstiem varbūt saskaitām tagad ir, tad viņi vispār nebija. Sākotnēji parādījās 12. gadā vispār pasaulē Model S variants, un tas bija tāds tā kā sedana tips, līdzīgs kaut kādam tur, es nezinu, kas varētu nesāps, kaut kāds, tāda tipa kuzaus, un viņas jau bija tajā laikā pirmās pasaulē, kas bija liels range un tehnoloģiski ar autopilotiem jau tā laika, un viņas mācēja diezgan tālu nobraukt ar vienu uzlādi. Kā tu tajā laikā, nonāci līdz tam, ka tev, kur viņu dabūt un ka tev vispār viņu vajag, kā tur tas aizgāja? Es sākumā patestēju tās elektromašīnas, kas te bija jau tāds bišķi populārākas arī, jo Leafs tajā laikā jau bija no Mitsubishi un tikko bija parādījušies i3 bembīši tādi maziņie, kas ir tādiem tieviem ritentiņiem. Es pabraucu ar viņiem un viņiem visos
Nu, nebija tā, ka tu būtu iekāpis normālā mašīnā, kur normāls spidometrs, normāls sēdvietas, tur viss ar apsildēm, ar tur kā vajag klimata kontrolē. Jo vienmēr bija atruna, tur mums beņķi nav elektriskie, tāpēc, ka mēs taupam bateriju, mums tur nav klimata kontrole, jo mēs tur taupam bateriju. Nu, uz visu laiku tikai taupa bateriju, bet īstenībā, ko tur tā baterija, tur īstenībā netaupās uz bateriju. Es pat nezinu, kāpēc viņi tur tāda atruna bija. Un tad tas bija vienīgais variants, un tā kā man ģimeni 2 bērni bija, jau tajā laikā tad gribējās tādu, kas ir bišķi lielāks, 3 rindas ar sēdvietām, uz augšu durvis varās, nu tā ir vispār, es nezinu, kurai vēl mašīnai kaut kas Pagad, tev pirmā mašīna jau bija bija Model X, jā. ar durvīm, kam varās Jā, šita. jā, Okay. saucamās Falcon durvis, tā man bija pirmā mašīna jau tajā laikā, kad es nopirku, un tāpēc arī bija. Un pirmais video, kas vispār man aizgāja TikTok sociālos tīklos, ka es tai mašīnai braucot no Teslas servisa no Somijas, ieliku banānu stūrē. Un visu ceļu nobrauc, jo pēc Eiropas likumdošanas vēl tagad tā ir, ka ik pa laikam pie stūres jāpieskarās, ka tu nedrīkst ieslēgt autopilotu un iest aizmugurējā beņķī gulēt. Un tad, jā, tad nācās man to uztaisīt tādu lifehacku, iebāzt banānu stūrē, kas it kā tēloja, ka tu pieskaries it kā tai stūrē. Un tad es visu ceļu tā uzfilmēju, kad nobrauc. Un tas aizgāja tā, ka sociālos tīklos. Un nākamais, ar ko es aizgāju, baigi labi vairāk, kad es pateicu 10 lietas, kas man besīja Teslā, Model X tieši. Tajā laikā nevienam tāda mašīna nav, kaut kāda kosmiski dārga mašīna, tad visi jautāja, kāpēc tu pēc tik dārgu mašīnu, ja tev viņa tā besīja. Nu, un tad tie video baigi labi aizgāja arī. Nu, jā. Un sanāk to pirmo Teslu, no kurienes tu viņu dabūji? Tā kā, zikal, nu, Viņa nāca no Nīderlandes, tur ar kurbadu man viņu veda, jā, un es biju tā kā Latvijā pirmais īpašnieks viņai, jā. Un otrā man nāca no Somijas, tā, kas tagad tas Plaid versija. Nu jā, jo tajā sākumā jau tās Teslas jau vispār tur ret, kur vispār Eiropā varēja dabūt, vai ne? Jā, Nīderlanda bija tā vieta, nu, no kurienes nebija tā varēja. infrastruktūra, kur lādēties, un arī visi ļoti skeptiski tajā laikā skatījās, ja tev nav privāta māja ar savu kaut kādu rozeti, nu 3 pāris pilnībā pietiekās, tad tu pat nezini, ko ar tādu darīt, jo nu, tās uzlādes stacijas tiešām tad bija diezgan maz. Tagad, protams, viņas ir uz katru stūri, katrā benzīntankā, un par to vairs nav jāpārāk. Nu labi, un kā tu šobrīd, tagad tu esi ilgāku laiku šo mašīnu pabraucis, ir kaut kāda mīnus, ir kaut kādas lietas, man interesē, vai ir kaut kāda mīnus, ko tu tomēr redzi, un vai ir kaut kādas nenormāli krūtas lietas, kurš tev liekas vienkārši, wow, kā tas vispār var būt? Jā, ļoti daudz lietas ir, kas vēl ar vienu nav citās mašīnās, kas ir tikai Teslā. Bet mīnus ir laikam vislielākais tas, ka tomēr nav Latvijā tas servis, garantijas servis. Pēc garantijas, protams, tu vari te jebkurā blakus kantorītī iebraukt iekšā un īstenībā tur nekas sarežģīts nav. Motors un riteņi un tas pats motors vispār viņam mūža garantija ir. Bet mīnusi, jā, tas, ka ja tev kaut kas notiekās ar elektroniku vai ko, un vēl jau vairāk, ja tev ir garantija, tā kā garantijas mašīnai tam Plaidam man ir garantija, viņam ir 4 gadi pat uz Hadeni, un tad tev ir jābrauc uz servisu, kas neatrodas Latvijā. Nu, tas ir tas mīnus. Nu jā. Un kur tu vedi? Kā tu Uz Somiju. Tagad arī ir Lietuvā atvērties, bet tur šausmīgas rindas, tāpēc, ka visas Baltijas valsts cenšas tomēr vest uz Lietuvu, bet, ja tu gribi ātrāk tikt, tad Somijā tu ātrāk izstāvēs to rindu. Mums taču tagad ir Latvijā arī tas kaut kāds tas OKS, ne? Jā, OKS Works vai OKS Drive, viņi tur 10 reizes jau pārsaukušies, pārmainījušies. Jā, bet viņi garantijas lietas neremontē. Tikai parastās, jā. Viņi tā kā pēc garantijas, nu kaut kas, ja tev tur noticies Hadenē vai ko, vai labākā gadījumā tu vari aizbraukt pie viņiem, nu viņi tev sarakstīs kaut kādu tāmi, ko tev pateikt, ko tam servisam remontē tajā Lietuvā vai Somijā, bet viņi garantijas lietas neremontē, jo nu, tas ir vienkārši servis, kas vienkārši nosauc sev pasludinājis, ka viņi remontē Teslas arī. Jā, ok. Labi, un tu viņus... Es esmu pie viņiem bijis, un viņiem, jā, tur sadarbības kaut kādas video pafilmējis, un arī pie Everīga, kas arī Latvijā tāds viens no lielākajiem Rīgas robežās, kas atrodas, kas arī remontē Teslas. Ja tai Teslai tik milzīgi jau, tad viņai arī milzīga baterija. Jā, 100 kWh baterija. Nu, mūsdienās uzlādēt tas ir diezgan ātri, tur problēmas nekādas nav, un tu jau nekad neizbraukt viņu tukšu, jo ar pilnu bateriju tu var 600 km nobraukt. Tev pilnībā pietiek ar mājās lādēšanu viss? Jā, 99,9% es lādēju tikai mājās, ārpus mājas es tikai, lai kaut kādu video uzfilmētu, uzlādējos. Ok, interesanti. Jo pie Akrapols ir bezmaksas uzlādes stacija Teslām.
tām, kas bija līdz 2016. gada kaut kādam tur datumam. Jā, tur tagad ir laikam tās krūtās, kur vēl Tesla rakstīts. Jā, un tikko kā Baltijā atvēras Teslas servisu oficiālo, atņēma arī pārējām Teslām, kam bija, pilnīgi visām Teslām bija visu laiku pie Akrapols varēja lādēties, un Rezeknē Teslas superchargers bija pa baltu velti visām Teslām. Un tagad tām atņēma, tāpēc, kad ir servis Lietuvā. Ok. Mēs varētu par Elonu Musku parunāt. Parunā, pastāst, ko tu zini par viņu, ko varbūt es nezinu. Nē, varbūt tu pastāst man. Tu esi Elona Muskam tikpat liels entuziasts kā Teslai? Vai tev ir pilnīgi pofīgi, kas viņu ir radījis? Tajā bija jau vienu momentu prikols, kad es gribēju to uzlīmīt, kad es Teslu iegādājos pirms Elonas Muskas sajūta prātā, kad viņš aizgāja valdībā strādāt. Jā, bija tādas Teslām līmē virsū uzlīmītas. Bija tā doma arī uzlīmēt mani. Bet ir lietas, kas man patīk. Tās tehnoloģijas, SpaceX un Starlinks un viss, kas ir AI un to Neuralink, ko viņš tur izdarījis. Protams, ka tas ir kaut kas fenomenāls. Tas man patīk, bet kur viņš tur tajā politikā, ko tur dara, to es neatbalstu. Ok, bet viņš vairs nav politikā, ne? Nav. Tur tikai pusgadu viņam. Pirmo pusgadu viņam tur kaut kāds laikam līgums bija tur sakārtot. Viņš ar Trumpu viņš tur padraudzējās, un pēc tam es redzēju kaut kādu preses konferenci, viņam bija zila acis, un pēc tam Trumps vairs nav. Atrisināja, problēma. Viņš jau, protams, teica, ka viņam mazais dēliņš X tur esot iebēlis. Bet tās jau tikai atrunas. Jā, man ar tā liekas. Mēs jau paši saprotam, kas patiesībā notikās. Jā, tas, man liekas, visiem bija daudziem bija liels šoks, ka pēkšņi tur Elons Musks tur iestājās. Ielējot politikā, tu jau saproti, ka tu nekad nebūsi visiem patīkams un draudzīgs. Tu vienmēr būsi kādai pusē lieks un traucēsi. Jā. Bet tu domā, šobrīd arī Elons Musks ir sagājis sviestā, vai tu atkal esi fans? Tagad es esmu fans ar mākslīgo intelektu un tiem robotiem, gan jau, ka tu esi dzirdējis par tiem humanīdu robotiem, ko viņi tur taisa, ko varēs katrs sev mājās nopirkt. Ķīpa redzēs, cik viņš tev tur traukus, vai varēs mazgāt pats ielikt iekšā traukmašīnā, vai tur varēs vai nevarēs. Gan jau, ka sākumā būs ļoti daudz prikolu visādi, bet ar laiku es jau domāju, jo kur ir bonus tiem visiem robotiem, to, ko viens iemācījās, ieliek klaudā informāciju un uzreiz visi miljoni roboti to zina. Tā kā tas nav kā cilvēki, tu tur apmāci viņam tur gatavot kaut kādu plovu, un tad tu zini, ka tikai tas cilvēks ir iemācījies. Tur uzreiz automātiski visi to roboti zina. Tur būs tā, ka vienam kaut ko iemāc visi pārējie arī. Tāpat jau ir ar autopilota mašīnām. Viss jau ir klaudā iekšā, un to, ko iemācījās kaut kādu krustojumu izbraukt kaut kur tepatās uz Brīvības ielas, viena Tesla to uzreiz jau māk pilnīgi visas Teslas. Tas pats ir ar tiem robotiem. Tas par to autopilotu, tas makes more sense, jo skaidrs, ka tā jau ir skaidrs, ka tā ir vienota sistēma. Bet par to humanīdu robotu, man liekas, ka tas jau ir, katram viņš ir citām vajadzībām. Bet diezgan interesanti. Kaut kāda tur gatavošana, tas jau plus mīnus ir pilnīgi visiem vajadzīgs, tur tīrīt māju vai ko tas ir visiem. Viņš tā kā apmācīsies, un tas viss tiks nodots klaudā, un tāpat tās ir kaut kādas valodas vai ko tur, tas viss jau tiek valodas jāvier, ko tu tagad tieši runā, kā tas ir. Tas ir, jā. Un tas AI, ja tajā robotā ir iekšā, viņš visu zina to, ko zina AI, un AI zina visu to, kas ir publiskajā tīklā pieejams. Kā domā, viņš bērns pieskatīt mācēs? Ar laiku jau jā. Es domāju, ka ar laiku ļoti daudz ko viņš mācēs. Sākumā, protams, kad uzticēt bērnu, tas diezgan tā liekas bīstami un skerī, bet tas pats ar to autopilotu. Sākumā pirmās reizes, ka vajadzēja kaut kur pat noparkoties ar to Teslu, es tā bailīgi un tur tricošām rokām tur centimetru no stūres turēju. Tagad es tur piespiežu to pogu un žāvādamies skatos, kā tur viņš tur parkojās. Sanāk, ka katru reizi, tu vairs pats neparkojies vispār? Nav tā, ka vispār tur vairāk jau, protams, prikols tas ir, jo bieži vien viņš parkojās lēnāk kā cilvēks, bet tā, lai kādreiz kaut kāds akcidents būs, viņš vienmēr ir noparkojies ļoti labi un problēmas nav bijušas. Tas, ka viņš varbūt to lēnāk un ilgāk dara kaut kā prātīgāk, varbūt viņš cenšas to izdarīt. Kādreiz jau Tesla tur bija, baigais bums bija ar to, ka būs tas automātiskā braukšana, bet tad viņš, man liekas, tur bija tas skandāls, ka viņš kaut kāds tur kaut kāds cilvēks noturēts vai ko, tad aizliedz viņu pareizi. Jā, tas pats stāsts, kas par tām baterijām pietiek, kā kaut kur Amerikā viena kaut kāda Tesla aizdegās vai pat ne Tesla elektroauto, un tad ziņās tur katru dienu to rāda, kad tur redz kaut kur ir nodegusi baterija elektromašīnai. To, ka katru dienu tur bembi tur deg vai nost, par to neviens nerunā, teica, ka tā vienkārši ir ikdiena.
Un tas pats jau arī par to ir stāsts, kad Bet tā automātiskā braukšana sanāk, kad viņi tajās Teslās, viņi ir legāli atļauti šobrīd. Amerikā ir tā, ka tu, kamēr sēdi darbā, cybertaksī braukā un pelna tev naudu, vadā cilvēkus bez Tad šofera. tas ir šobrīd atļauts. Jā, tas ir Amerikā, tas pilnībā strādā. un Vienkārši tas ir- tavu Tesla braukā vadā cilvēks. Jā, un tie, kas te māca Latvijā, tur ieliek blociņu iekšā, un viņš tieši to pašu arī dara Latvijā. Tas ir, pagaidām nav vēl Eiropas tirguma atļauts. Bet jau Dānijā tiek testēts pilnais full self-driving, un tā kā es domāju, ka tas ir šogad točnē, es domāju, ka 100% būs pieejams pilnīgi visiem arī Latvijā Teslām. Ok, interesanti. Labi, vēl par to Elonu Musku. Kā tu domā, viņš ir ģēnijs vai kā tu domā, kas viņam? Man jau liekas, ka viņš daudz lietas kaut kā vienkārši nopērk, nošpiko. Tāpat kā to Twitter pārpirka, pārsauca. Vienkārši, ja tev ir daudz naudas, tad tu vari vienkārši uz to spekulēt. Ka tu tur šito, to dari. Gan jau, kad nav viņš tik gudrs, kā varbūt tās no malas izskatās. Bet ar naudu rīkoties māk. Jā. Vai ne? Teiksim tā, es nezinu, cik viņam tagad tas kapitalizācija bija kaut kādi 200 miljardi vai pat jau 400 miljardi. Jā, Tas ir, prātam, neaptverams. Tas jā, ir crazy, cipars. tāda cipara. Tas ir vienkārši crazy. Labi, un no visām lietām, ko Elons Musks dara, kas tev vismīļākā? Nē, es neticēju to, ka viņš kaut kādus pāris gadus atpakaļ teica, es tur uzlaidīšu augšā kaut kādus 4-5 tūkstošus sputņikus, un visai pasaulē būs internets. Tā kā viņš to pateica, likās, ko viņš tur sapīpējies, kas tas tāds ir. Ja tev to pateikt 10 gadu atpakaļ, tu tak neticētu tam. Un tagad tas reāli strādā, palīdz pat Ukrainā, palīdz visur, pat Āfrikā ir internets. Tā kā, un to, kad es dzirdēju, varbūt arī esi dzirdējis, ka aplikācijā, ne Elons Musks, bet kaut kādi tur arī bija izgudrojuši, ka varēs sauli pasūtīt. Kad arī salaidīs augšā sputņikus ar spoguļiem, un tu aplikācijā varēs izvēlēties, ka tu šodien no pulkstens tikiem līdz tikiem tev būs tava zemes gabals tiek apspīdēts ar sauli. Tu piespied pogu. Tas reāli ir jau, tā jau piedāvā? Ir jau projekts, jā. Es nezinu, cik viņš jau ir tālu ticis, bet es domāju, pēc pāris gadiem tas būs brīvi. Tu nokopēsi savā Androidā vai iOS aplikācijā programmiņu un varēsi sauli pasūtīt. Jā. Interesanti, tas būtu diezgan labi. Jā, bet par to Starlink tas ir īstenībā interesanti. Jo kā liekas, ka tā satelīta tehnoloģija tāda bišķi novecojas, ja mēs skatāmies kaut tur satelīta televīziju, vai ne? Viņi sen izgājis no modas, vai ne? Uzregulē šķīvi uz jumta vai ko, tur vai noķert kaut kādu kanālu. Pirms tiem 10 gadiem, vai ne, tur jau kaut kāds tur viesats bija populārs, vai ne? Jā. Tagad pareizi tu saki, pirms 10 gadiem, tad, kad vēl viesats bija, tad pateikt to, ka uzlaidīs un būs vēl diezgan ātrs internets, tas liekas, ka neiespējami. Tas pats ar to neirolinku, ka tev ieliek kaut kādu čipu un tu zini un māki un vari ar domu spēku kaut kādus priekšmetus kustināt. Jā, es pat to neirolinku esmu skatījies. Tātad skatītājiem, kas nezina, tev ieliek čipu galvā un tad tu principā, kā sanāk ar domām, var peli kustināt, piemēram, datoram. Jā, tu vienkārši ar domu spēku vari darīt to, kas ir. Jā, tur var vai peli kustināt, vai ja tas ir kaut kāda ekstremitāte, vai kaut kāds tur roka vai kas, un tad tu vari to roku kustināt. Tiem cilvēkiem, kam nav varbūt tās vai kaut kāda paralizēta ir. Tas sanāk, viņam tas, tad viņš, piemēram, ja viņš iepriekš nevarēja to savu, piemēram, roku vairs pacelt, viņam ieliek, viņš pēc tam var, viņam viņš kaut kādā veidā tos neironus vai ko atdzīvina ar mugurkaulu smadzenēm vai ko tur savienojās kopā. Tas ir viens variants, jau otrs, ja tev, piemēram, nav nemazam kādu no ekstremitātēm, tad vispār pieliek klāt robota un ar domu spēku tu kustini to roku, un tad jau tu tā kā cyberpunkā tajā filmiņā, bet datorspēlē, kas ir dzirdējis. Un tas ir nenormāli cilvēcīgi. Kiborgi. Jā, kiborgi. Tas ir ritīgi noderīgi. Jā. Es pieļauju, ka tas ir tur kaut kāda neirona, kaut kas vienkārši droši vien smadzenes vairs nespēja iedot to signālu. Un tad tas čips iedod to signālu, ko tavs ķermenis vairs, tavs smadzenes vairs nespēja. Jā, jau visi jau strādā uz impulsiem, un tos impulsus vienkārši padod ar kaut kādu elektročipu. Jā, bet tas ir crazy. Iedomājieties, tā ir cilvēki, piemēram, kuriem kaut kāda kustība traucējumi, vai viņš, piemēram, pilnībā paralizēts. Un tagad viņš ar čipu galvā, viņš tagad var reāli darīt visus datorus. Tas vienkārši liekas, tas ir, prātam, neaptverami, un tas ir tiešām vērtīgi. Protams, ka būs kaut kāda melnā puse, kur to izmantos atkal sliktām lietām. Bet tā ir vienmēr bijis, jebkur tehnoloģija ir baltā un melnā puse, ko izmanto. Piemēram, atombumba. Tas bija izdomāts, tas bija ļoti pūkains projekts. Jā, bet te pašā laikā kaut kāds atomu elektrostacijas, viņas ir vajadzīgas, viņas ražo elektrību, un arī daudzi tie atomu kuģi tur pārvietojās, un kas tur, jā, kurai tehnoloģijai tu vari atrast. Bet, atombumbai, protams, ka tas ir mīnus.
mīnus. Bet atkal varbūt tās kāda valsts varbūt bišķi mierīgāka, kaut kur neuzbrūk kādam, kaut ko varbūt tās pasargā. Jā, tas fakts ir tā atombumba, jā. Jā, un tu nezini, cik tālu vispār par to Neuralink, cik tur tālu vispār ir. Viņš reāli šobrīd jau jebkurš var ielikt sev, jo man liekas, tikai tas tests sev. Tagad ir tā kā tests, es domāju, ka tur ir visādas regulas, viss kaut kas ir, kas tomēr ļoti birokrātija liela, ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, ka tu tur tā nevari, ka tur ir jābūt 100 visādām atļaujām un ka tas ir pagaidām tāds tā kā eksperimentu līmenī. Tas tā kā strādā, bet reāli parasts mirstīgais, es domāju, ka netiek klāt pie tāda čipa. Es arī domāju, ka tur tās izmaksas sākotnēji, kamēr tas nav kā konvejers, netiek ražot tādi, ka tas arī tur 100,000 miljonu varbūt pat maksā. Nu jā, nereāli tas droši vien. Bet tas ir laika jautājums, tas jau tā kā jebkura tehnoloģija. Viss, kas sākotnēji bija kaut kas dārgs, tas pats internets jau, viņš bija militārām vajadzībām taisīts un viņu neviens nevarēja tā brīvi lietot vai ko, bet tagad mēs bez interneta pat iedomāties nevaram. Nu jā. Pagad, tu pats dzīvo privātmājā, vai ne? Jā. Tev ir Starlinks? Vai Nē, man ir parastie tie 5G, 4G un pat optika. Man ir, gan man ir vairāki tie provideri pieslēgti. Optika ir pievilkta, jā? Jā, Tas jau parasti tā ir baigā problēma privātmājām, tas, ka ne visi var dabūt to optiku. Man ciematiņš atrodās tur, kā aiz depo Lubāns ielas. Tu gribi, lai tev viss ciemos brauc? Ciemos jau tie, kas gribēja, tie jau sen ir atraduši. Un, jā, tur mums ir ciematā ievilkt optiskais kabels, un katrai mājai ir optika. Tas ir ideāli, jo tā ir daudziem milzīga problēma. Tu vienkārši nevari dabūt ātru internetu, tu sēdi savu stulbo 4G rūteru. Jā, un tad viņam vakarā visi atnāk, skatās kaut kādu Netflixu, un tad līdz ar to tu pat vairs kaut kādu lapu atvērt vaļā. Bet man ir gigabits simetriskais internets, tā kā sūdzēties nevar. Ideāli. Tev vispār, tev pat nevajag Starlink. Nē, Starlinks īsti nav vajadzīgs. Man vecākiem ir Starlinks, viņi laukos dzīvo un viņi lieto un viss ir kārtībā. Tu ideāls variants, tu dzīvo tur pilnīgi kaut kā tur... Baigais bonus arī, ka tu brauc kaut kur ceļojumā līdzi vai ko, un tad tu arī var to Starlink paņemt. Tur ir vairākas opcijas, kā tu viņu tur abonē. Ir tāds, ka tu vari būt piesienu lokācijai, bet otrs, ka tu vari vienkārši migrēt ar viņu un izmantot viņu jebkur, kur iespējams, ka vispār tu zini, ka nebūs internets, tu vienkārši uzliec to antenu mašīnai uz jumtu un lieto. Tāpat kā Air Baltica lidmašīnās, tagad jau esi braucis, lidojis. Air Baltica tajā man pat gadījās, laikam pat vairākas reizes, kad es braucu, un tu vari notebookā tur čatoties, skatīties YouTube. Nē, Starlink internetē Air Baltica lidmašīnās neesmu lietojis. Tagad tagad jau ir, un es lietoju, jā. Ok, tagad viss, tas tikai Air Baltica? Air Baltica to baigi tur pozicionē un reklamēja, un ne visās lidmašīnās ir, bet man pagadījās, ka es biju tajā, kurā bija. Jā, un tas vispār ir interesanti. Lido lidmašīnu, tu vari dabūt internetu. Tas vispār liekas crazy, kaut kas neiedomājams. Lidmašīnā optika laikam neievilks, ne? Es pat taisīju TikTok tiešraides, jo cilvēki teica, tev tu litās izrubīsies, kad tu pacelies gaisā, jo, ko es bieži vien daru, es ieslēdzu veizu un rādu, ar kādu ātrumu es pārvietojos lidlaukā pirms pacelšanās gaisā. Tur kaut kā 300 km/h, un tad visiem es tur tā rādu, kad paskatieties, es braucu uz 300 km. Un tad paceļos gaisā un vēl turpinu rādīt pa logu, un tad visi tie, kas nezināja, ka Air Baltica ir internets, tad brīnot, kā tu vari tiešraidi taisīt no lidmašīnas. Jā, tas labs, tas man atgādina arī to, kad gan jau pamanīja, ka bija tas Spīts Latvijā. Jā. Un viņš jau arī, es arī padzirdēju, ka viņš brauks uz Latviju, skatos tos tiešraidi, un viņš jau arī, viņš tur ar lidmašīnu lido uz Latviju, bet tiešraidi jau neapstājās. Zini, viņam tur skatās kaut kādi 10,000, viņš reāli vienkārši laivas viņam iet lidmašīnā. Katrā ziņā, viņam pāris reizes tur gan noraustījās tas internets, bet tas fakts kā tāds, man liekas, tā ir nākotne. Tagad vispārībā mēs redzēsim, es domāju, no visādiem satura veidotājiem ļoti daudz satura, kas ir radies gaisā. Tu vari turpināt, lidmašīnā darīt savus ikdienas darbus. Tā sanāca, ka tu kā esi offline, tev var brīvi pat sazvanīt caur WhatsAppu. Tas arī baigais bonus, ja tev jālido tagad ir vienalga uz kaut kādu Ameriku vai ko, tomēr tas kaut kāds 8-9 stundas, tu it kā esi offline. Tu, ja kā uzņēmējs esi, tomēr arī tās stundas ir svarīgas, un tu esi online, un tu vari sazvanīties. Online? Tas tev atgādina kaut kāds online fani, vai kaut... Nē, tas man online atgādina, bet... Online. Nē, tas smieklīgi izlocīju. Online. Jā. Anyway. Ok, bet tu tā arī neatbildēji par to savu ikdienu. Kā tev tās dienas aiziet?
zem tevīm strādā kaut kāds tur bariņš ar cilvēkiem, vai tu daudz ko pats dari? Tā kā, piemēram, tagad mēs sēžam, kas mums tagad ir pa dienu? Kas pa dienu tagad? Kurš to lai zina? Jā. Kurš to lai zina? Nu, kaut kādu pieņemsim, iespējams, Pieņemsim, ka trešdien, jā. Trešdien, ceturtdien, kaut kāda no tām dienām ir. Nu, darbdienas, darba nedēļas vidū, tu esi šeit un tu vari jā, šeit protams, būt. kad es darba grafiku plānoju pats sev tā kā saimnieks, bet jā, ir man tā, kad outsourcā ļoti daudz strādā, ir man arī darbinieki, kas ir pieņemti oficiāli un katrs zina, ko darīt, un jā, pie projektiem tad piesaist, ja kaut kādi lielāki, tad vairāk no outsource, un ir lietas, ko es pats arī pilnībā daru. Pat ir vēsturiski tie klienti, kuri man jau kaut kāds 20 gadus ir, pie tiem es kaut kā uzticīgi braukāju pat pats. Bet, ja kaut kādi tur jauni nāk klāt vai ko, tad es viņus deleģēju jau darbiniekiem. Jā. Bet teiksim, nav tā, ka tu vispār neko vari nedarīt. Ja? Tu tomēr diezgan aktīvi pašam jāiesaistās. Protams, es iesaistos pats savās ikdienas visos, kā es esmu tajā rutīnā iekšā un turpinu gan vadu, gan arī pats vēl kaut ko daru. Tā kā jā, visu to. Okay. Bet kā tu šobrīd, vēl, protams, tā kā entās stundas strādā, vai tu teiksi, ka tas brīvs tas grafiks? Nē, brīvs man viennozīmīgi nav. Sanāk, jā, kad diezgan daudz nākās pastrādāt, ceļš uz to pašu vēl supportu, arī saistībā. Jo es jau daru visu, kas ir saistībā ar IT. Gan pārdodu, gan supportēju, gan remontēju, gan pat gamer dators komplektēju un taisu. Ja laiks pietiek, tad es daru pats, bet to es daru tā, lai man nebūtu, ka tas jau sāk kaitināt, nepatikt vai ko, vairāk tā kā hobija pēc. Es visu daru, kas man patīk, līdz momentam, kad, ja tas es jūtu, kad vai ko, tad es atrodi, kas to deliģē tos darbus. Lai nebūtu tā, ka tu ieej kaut kādā tādā, ka tev tas darbs, ko tu dari, sāk nepatikt. Jā, to es nepieļauju. Un pēc tā principa es jau vairāk kā kaut kāds 20 gadus arī dzīvoju. Darīt to, kas patīk, ja? Jā, to, kas patīk. Un tieši tās IT lietas, tās man ļoti patīk. Patīk visas jaunās tehnoloģijas, visam sekoju līdzi un cenšos visu pats arī patestēt un no savas pieredzes arī piedāvāt citiem. Ok. Tātad par gadžetiņiem runājot, tu jau zini tādu Evelatus, ja? Jā, zinu. Evelatus ir arī viens no atbalstītājiem podkastam. Jā, tā kā tu varēsi izvēlēties jebkuru lietu no šīs burvīgās kastes, ja? Es tev nedaudz pastāstīšu, kas tā ir. Pastāst, kas ir Evelatus. Kaut gan es zinu, kas ir Evelatus. Kas ir Evelatus? Lai cilvēki zina, jā. Tas ir mobilo telefonu aksesuāri un jau arī... Es, starp citu, agrāk domāju, ka Evelatus ir ārzemju uzņēmums. Bet es arī? Niks Jansons ir tāds, un viņš bija vienu reizi paaicinājis viņu uz interviju, un es to noskatījos. Es tieši arī tur, no tā podkāsta uzzināju, ka Evelatus ir latviešu brands. Bet ar viņu ar īpašnieku jau pazīstams, es esmu bišķi senāk. Viņš man bija pieaicinājis pafilmēt tur video, pareklamēt viņa uzņēmumu. Un, jā, gan, kad viņš bija tās brilles atvedis, varbūt Vision Pro Apple viņš bija atvedis uz Latviju pareklamēt, gan arī parasti kaut kāds iPhones es pat no viņas pircis tos jaunākos, kad iznāca kaut kāds 15. Pro Max, 16. Un tad visi heitoja, kāpēc es tik dārgi pērku, jo viņam ir tāds princips, viņš ieved Latvijā pirmais, kamēr vēl Latvijā viņus nepārdod, jo katram reģionam ir kaut kāds noteikts datums, kad drīkst oficiāli tirgot. Viņš tam uzliek... Tāpēc, ka viņš ieved viņu no kaut kādas citas valsts, kur jau legāli drīkst. Un tad viņš uzliek arī ciparu bišķi augstāk. Un tad sanāca kaut kā pa 2500 kaut kāda iPhone, es pirku un visi tur saķēra galvu, ko tu tur tā. Bet, ja tu gribi, tad jau tu vismaz pirmais es nopirku. Tu esi gatavs maksāt par to, ka tu dabū ātrāk. Ka tu dabū ātrāk kā citi, jā. Sanāk, ka tev pat ir bijusi kaut kāda sadarbība, bet tu nezināji, ka tas latviešu uzņēmums. Jā, līdz tam. Jā, es pat zināju, ka viņš tā kā ir īpašnieks. Es nebiju kaut kā līdz galam dadomājies, jo es viņu jau ļoti sen zinu, bet tev Latvijas atstāja tādu iespēju, ka viņš tāds milzis, vai ne? Viss katrā pilsētā, cik viņam tie veikali. Jā, ļoti liels tīkls, plašs, jā. Labi, malacis tādā ziņā, jā. Jā, tā kā, Valteram arī, sveiciens Valteram, super, Latvijas mums patīk, bet tālāk par šito kastīti, Šitas ir premium klases produkti, šeit mums ir Stealthy Sticks. Mums ir šitāds ir piepīpējumā iespraužamais, tev laikam Teslai tādu nevajadzēs, Teslai pietiek elektronikas, te var dabūt tādu lādētāju galu, ja tev liekas nodara, te ir modinātāji pulkstenis, te ir, un šitā vesela rinda ar powerbankām dažādās krāsiņās un tā tālāk. Powerbanks ir ar to MagSafe uzlādi vai viņas
ir ar kabeli jāsprauž iekšā. To tu nezināsi. Nē, nu šitas ir, man liekas, ka viņš ir wireless. Nu, tās, nu, Wireless. Nu, jā, tas, ka tu ir bez kontakta. Jā, bez kontakta, bet ir tās, kurām pielīp klāt vai nepielīp klāt. Nē, šitās, man liekas, ir tas, kas Tu saprati, par ko es runāju, Jā, nu, ķipā, vai viņi tā kā magnēts pievelkās vai nē? Jā. Viņas ir tik gudrs, tas gan Jā, nes. bet, kad tu pieliec šitā te klāt, ka Jā. Man liekas, ka šitās ir tās, kuras nepievelkās. Jā. Bet es varu arī samuldēt, jo es neesmu viņu pats, es viņus tikai dodu kādu avaniņas viesiem. Nu labi, es paņemšu tad to. Paņem notestēju, jā? Uztaisīšu unboxing, parādīšu, vai līp vai nelīp, jā. Jā, reku, tu vari te dažādas, reku, ir šitāda krāsiņa, pačeko, ja? Tā, šitā ir melna, jā. Jā, šita ir pelēka, vēl var balta, jā, tā kā tu vari te izvēlēties. Melna būs vislabāk. Jā, To, ko tu paņēmi, jā? Jā. Ok, super, paldies Evelatusam. Paldies, jā. Nu, attaisīšu vaļā un paskatīšos, vai krīt nost vai nekrīt nost iPhones. Jā. Ja kritīs nost, tad nākamreiz zinās, ko uzlabot. Tad nākamreiz paņemsim tādus, kas piesūcās. Viņam, es pat nezinu, tad, kad šitas atnāca, vai viņam jau bija iznākuši tie jaunie, kas piesūcās vai nē. Jo viņam ir tādi. Jā, viņam vajadzētu būt, ka noteikti, kad ir, jā. Labi, mēs nedaudz sākam tur iet uz finišu pusīt, bet mēs labišku parunājam. Droši, es nekur nesteidzos, jā. Jā, starp citu, ja brīvdienu pits tu esi ēdis? Es brīvdienu pits esmu ēdis, es pat viņu esmu pasaucis pie sevis ciemos, un mums pat ir kopēja video. Pat diezgan nesen bija ēnu diena, mēs kopā ar viņu tā kā pavadījām. Jā? Jā. Vot tā ir, kad, zin kā, neviens neredz visus video. Tur tā lieta vienmēr katru video kāds redzēs un kāds nē, tāpēc es pat laikam palaidu garām. Nu, anyway, viņš mums ir solījies arī piciņu atsūtīt. Jā, mēs šodien ēdīsim picu. Tā doma ir. Es parasti, labi, mums ir 15. epizoda un pārsvarā mēs pēc epizodas uzēdam piciņu, nu galīgi nav jāskan Jā, kaut picas ir garšīgas, jā, un tas ir rekomendēju, iesaku arī jums pamēģināt. Brīvdienu pica, jā. Tā man mīļākā pica, tāpēc arī man šito neko nemaksā, jā, man neko nemaksā, reāli, man tiešām, es atbalstu jauno, nevis jauno uzņēmumu, mazo uzņēmēju, jo viņš taisa tiešām superīgas picas, vai ne, tāpēc Malets viņš cenšās tiešām, un es arī esmu viņu pa laikam pareklamējis, un jā, kopīgi mums ir daudz video, un pat diezgan sen. Un kas man nošokēja, viņš man bija pirmais viesis podkastā, šitā ir 15. epizode, viņš bija pirmais viesis man. Un es viņam pajautāju, izrādās, ka viņš šobrīd pelna mazāk nekā algotā darbā, bet viņš vismaz dara to, bet tā ideja, kas patīk, par to, ko es tev saku, es arī labāk daru to, kas man patīk, līdz robežai, un ja tomēr tas jūtu, ka man jau tas sāk varbūt tās pat traki ir, tad es deliģēju to darbu, iedodu kādam citam, bet lai man ir tas tā kā hobija sajūta, un es eju uz darbu ar prieku, un es mostos no katra rīta, un man tas vienkārši patīk, un tā kā esmu gatavs ar jebkuru sadarboties saistībā ar IT lietām, ja vajag kādam kaut kādas infrastruktūras vai ko tur ieviest, uztaisīt, tāpēc, ka es to daru no sirds, jo tas man patīk. Jā, tas ir baigi svarīgi, Es arī ar tādu moto dzīvoju, es arī, piemēram, arī tās lietas, ko es šobrīd daru, arī, tas pārsvarā viss ir tas, ko man patīk darīt. Filmēt tos video, tur es arī kāzas vadu, dažreiz arī citu veidu, tur korporatīvas pasākumus tā tālāk, bet es to visu izbaudu, vai ne? Un varbūt, ja es iet kaut kādā tur brutālā uzņēmēja darbībā. Ja tu to darītu pa daudz, tad tev tas apniktu, pārdegt, izdegtu, un tad tev nekāda jēga vairs no tā nebūtu. Jā, ja es pārāk darītu, piemēram, arī tās daļas, kuras man nevisai patīk, vai ne? Piemēram, ja es tur sēdētu tagad katru dienu, tur montētu video tur no rīta līdz vakaram, tas būtu ko es darītu, es izdegtu, es reāli... Starp citu, es arī montēju video, to es arī daru, tā kā visi video, kas ir manos sociālos tīklos, tie ir manis paša montēti. Jā, to es arī daru. Varbūt tāpēc man nav tik daudz tā satura, jo es montēju tik, cik man patīk, un ka man, ja negribās, tad es vienkārši nemontēju. Bet ļoti daudz saturs man paliek kaut kādos storage'os, ko es neesmu samontējis. Kāda tev mērķi vispārībā? Ko tu vēl gribi šajā dzīvē sasniegt? Tagad uz priekšdienām tad man tas biroja ēku, ko es esmu iegādājies Augusta degvielā 65. Oho, iegādājies biroja ēku? Jā, ar 1600 kvadrātmetru vēl zem apkārt. Tad būs govs arī, ja? Starp citu, pēc šitiem te visiem, tur man skaitās tā kā kūts, tāpēc, ka tā ēka... Jā, tā ēka, ko es esmu iegādājies kopā ar palīgu ēku, viņiem pat status skaitās kaut kāda kūts, bet viņi ir tā kā garaža, protams, bet pēc papīriem viņi skaitās, un tur tā kā lauksaimniecības zeme, Kā tu nonāci līdz šitam lēmumam, kas pa projektu, kas?
Nu kā, visu laiku es kaut kādas telpas kaut kur īrēju vai ko, un es domāju, kāpēc īrēt labāk kaut ko nopirkt savu, nu, lai kur būtu uzņēmumam, un kur arī var kaut kāds arī īrnieks vai piesaistīt kaut kādas sadarbības partneris vai ko, un tad man ir 280 kvadrātmetru ēka 2 stāvos, kur es pat domāju vēl uztaisīt vēl 3. stāvu un tur visu pagalmu ierīkot ritīgi kruta, lai būtu no abām pusēm iebrauktuves un tā tālāk. Un tas ir tāds tā kā tuvākais mērķis. Nu, nākotnē, protams, jau man gribās viss, kas ir saistībā ar kaut kādiem tur helikopteriem lidošanas, tā kā droniem un kaut ko tādu, varbūt tās pašam uztaisīt kaut kādu ražotni vai ko, kur varēs jau pilotējami tādu, kur tu iekāp pats iekšā un var lidināties. Jo tāda Ķīnā ir jau. Jau Ķīnā tāda ir, bet Latvijā vēl tāda ir aizliegta un nav likumdošana, kas atļaut lidināties. No sākuma kaut ko tādu iegādāties un varbūt tās kaut ko tam līdzīgu ražot, jo man liekas, ka tas kaut kas tāds, nu, vismaz liekas kaut kas fantastisks foršs, ka tu vari iekāpt iekšā un aizlidot tagad pie senčiem kaut kur uz laukiem. Tas ir crazy, jā. Šodienas piemērs, kad krustojumā nostāv kaut kāds 10 minūtes, pilnībā nesaprot, kas pa prikoli noticies. Tu tā būtu vienkārši, līdz tevī mēs būtu atlidojis un te pagalmā nosēdies. Nu, jā, tieši tā, nebūtu nekāda korķa. Jā, nekāda korķa, jā. Un es gaidu, ka tas, jo, ja mēs skatījāmies kaut kādas fantastiskās filmas pirms kaut kādiem gadiem 20, tad jau it kā šī gadā jau vajadzēja, ka jau visi lido. Jā, vai ne? Visi jau domāja, ka šajā gadā mēs jau visi tikai pa gaisu lidosim. Bet, nu, tomēr neiet tik ātri tā tehnoloģija vai kaut kas tomēr to visu bremzē. Nu, gan jau, kad ir kaut kādi iemesli, kāpēc tas tiek bremzēts. Bet es ceru, ka es to piedzīvošu un kad es varbūt tās varēšu tajā arī piedalīties kāds vērtīgs ražotājs vai tādā veidā softu kaut ko tur taisīt tādām lietām. Ok, bet visām šīm lietām taču vajag milzīgi piķi. Tu jau esi tā kā... Jā. Tu jau esi sapelnījis milzīgi piķi, vai tev ir plāns vēl daudz naudas nopelnīt, kā tu to taisies īstenot? Nē, nu, investors jau piesaistīt, ja labs biznesa plāns ir, man liekas, ļoti vienkārši. Un ja tu vēl vairāk esi sociālos tīklos atpazīstams un pazīstams, un tev ir laba ideja. Es domāju, tā doma, jā, nu, tā kā nevis pašam, bet... Nu, protams, jā, ja tas ir kaut kāda miljardu vērta kompānija, nu, tad loģiski... Nu, miljardu, tas jau vispār. Tā kā, jā, tas jau... Bet es domāju, ka jebkura lielā ražotne, kaut kāda pat tie paši visi BMW un Volkswagen, viņi jau tik visi, tās rūpnīcas ir miljardos vērtība, tur kapitalizācija, tur jau tā kā... Klau, vēl par to ēku reāli, tu hipotēku paņēmi, ne jau tu viņu... Jā, es viņu paņēmu uz 10 gadiem Svetbankā hipotēku, un tūlīt jau būs palikuši jau 8 ar kaut ko gadi. Tā kā laiks iet, jā? Laiks ļoti ātri iet uz priekšu, tā kā nebaidieties, ja varat atļauties hipotēku paņemt vai ko, tad izmantojiet tādu iespēju, jā. Ok, bet pasaka, nodarbojoties šitām IT lietām tā tālāk, nu kā, no malas neliekas, ka tas būtu tik ienesīgi, ja? Bet tomēr Raiders Raits, viņš dzīvo ļoti labi, ja? Viņš viņam tur privāti mājas jaunākās Teslas, tur iPhones bez rindas, ja? Piekrītu. Un vēl hipotēku uz biroju ēku, ne? Kā tu to dabū gatavu? Nē, nu, strādāju. Es sociālos tīklos nerādu to savu otru pusi, kur es tiešām rukāju, strādāju vai ko. No malas izskatās, ka viss tā nācis kritis no debesīm, ka viss tik vienkārši. Nu, patiesībā nav nekas vienkārši. Es strādāju tiešām, tie, kas zina mani sadarbības partneri, pie kuriem es braukāju, pie kā es tur remontēju dators vai ko, viņi redz un zina, kā es strādāju. Tas no malas tā ir ilūzija, kad man viss tik vienkārši ir nācis. Patiesībā ir grūti un... Nu, rēķinieties, es arī darba tirgu jau strādāju vairāk kā 20 gadus. Es sāku 98. gadā oficiāli strādāt, tad rēķinies, kāda man ir darba pieredze. Un es neesmu baigi mētājies arī pa industrijām, pa sfērām. Kā es sāku IT sfērā. 98. gadā? Jā, sāku strādāt oficiāli. Sanāk, man bija 2 gadi. Tev bija 2 gadi, jā. Nu jā, un es jau tad oficiāli strādāju un pelnīju naudu un krāju jau pirmai savu mašīnai. Un 99. gadā man jau bija pirmā mašīna nopelnīta Audi Coupe, ar kur es braukāju, un pagalmā bija krūtākais džeks tajā laikā. Nu jā. Skaidri. Tagad, starp citu, arī tā Audi Coupe vēl ar vienu ir vēsturiskā leģendāra tāda mašīna, ja tu zini tā kantainā Audi. Jā, Audi Coupe. Jā, Coupe. Man liekas, nu, Coupe rakstās. Coupe, jā. Jā. Nu, katrs kā kur, tāpat kā BMW, kā kurš tur BMW, izruna, katram jau ir savu tā izruna. Tesla arī kaut kā izrunā savādāk vēl? Nē, Tesla, es saku Tesla. Nav tīzla. Bet man liekas, Tesla Plaid, es zinu, kā kurš tur plēd vai ko tur izrunā, nu, amerikāņi vai ko. Tas uzrakstot tas Plaid, ko tas nozīmē, tas jaudīgais modelis. Tur izrunas arī katrā valstī ir savādāks.
Okay. Tā, pastamies, vai mums nav piciņa, un mums vēl pāris minūtes varam Mēs varam parunāt. vēl pačilot, vai ne? Mēs bišķi varam vēl papļāpāt, jā, mums ir drīz jāfinišē, bet, zin kā, arī, lai nav tā, ka viņi vairākas reizes man to epizodi pārtraukšu to, ka tā pica ir atbraukusi, un es neesmu pasties pulkstenim, un tad tāds... Un tad viņi nenāk iekšā, ja viņi tur aiz durvīm, tad... Nē, viņi tur parasti vēl dažādi kurieri, un tad viņi man tur katrs zvana, kā tikt iekšā. Varbūt pats Aivis atvedīs, ja viņš nav laukos. Varbūt, viņš zināja, ka būs Raiders Raids, tā kā varbūt, ka viņš pats atvedīs. Ierakstam komentārā iepriekš, kamēr neesat noskatījušies līdz galam, kā jums liekas, būs pats Aivis vai būs vienkārši kurjers. Lai gan viņi to pat neredzēs, bet rakstiet, jā. Jā, es jau nezinu, varbūt tās tu ieliks tomēr tādu kādu. Nē, TikTokā es lieku parasti. Tie viesi, kas neiebilst, es vienkārši nofilmēju TikTokā, kā mēs to picu ēdam, un, teiksim, vai ir garšīgs vai nav, teiksim tā. Ok, labi, un tad tagad finišā es tev gribu pajautāt, varbūt vēl no tādām tehnoloģiju lietām ir kaut kas tāds vēl, ko tu esi pamanījis kā tehnoloģija, cilvēks kaut kāds tāds interesants moments, kaut kāds jauns pavērsiens kaut kādās tehnoloģijās? Viss, kas ar VR, tas man arī tur es ļoti aizraujos. Man ir visas šīs VR brilles, visādi Pimaxi, Metas un kas tik vēl nav tirgū pieejami. Tā ir tāda nākotne, ko es redzu, ka tagad jau man ir Ray-Ban tās brilles, varbūt es zini. Jā. Tā kā tā ir tāda nākotnes tehnoloģija, kas jau tagad, tā kā mēs skatījāmies 80 gadu kaut kādās tur Terminator filmās, ka brillēs tev visu tur pasaka ceļu uz priekšu, visu redz un visu tu tur var ierakstīt, un tev tas tā kā asistents ir. Tad es domāju, ka tā tehnoloģija ļoti arī attīstīsies un ka tas būs ļoti ērti. Nākotnē vēl vēlāk būs kaut kāds kontaktlēts, ko tu ieliks iekšā, un tev viss mākslīgais intelekts būs jau kontaktlēcās. Jā, man liekas, ka tā... Kontaktlēcās, un tas būtu kaut kas, jā. Es jau redzēju, bija jau viss šitos te kaut kādas tur fantastiskās zinātnes, kaut kādi, kas jau tiek plānoti vai ko, kad ir jau kaut kādas lēcas, kurās jau ir displeji iekšā, un ka tu jau var redzēt jau pataisno acīs visu. Jā. Es arī esmu kaut ko tādu dzirdējis, bet vēl neesmu 4K, līdz ar to neesmu tik baudām. Es kaut ko tādu dzirdēju. Tas nanotehnoloģijas jau arī tām brillēm. Starp citu, kā 4K, piemēram, tas, kas ir Vision Pro Apple'am, tur jau ir, tur vairāk kā 4K, tur kvalitāte ir šausmīgi laba. Tu noteikti, ka neesi viņus uzvilcis. Nē. Jā. Tā kā tur, jā. Un tāpat kā visi tagad tie droni, kas jau ar 360 kamerām, tur jau arī sajūt, kā VR ir. Tu uzvelc virsū, tas pats Aivis, kas tās pīcis atvedīs. Es viņam arī iedevu, varēs viņam paprasīt, kādas bija emocijas. Tu uzvelc virsū drona brilles, un tev ir sajūta, ka tu esi iekšā tajā dronā, un tu ar galvu skaties uz augšu, uz leju, un tu visu to izbaudi tā kā no kaut kāda putna lidojuma. Tas varētu būt rītīgi forši. Jā, tur ir, protams, kam vestibulārais netur, kam slikta duša vai kas, bet kam atkal ar to visi kārtībā, tie var to baudīt, jo tu lido ar dronu cauri vienalga, kuriem tagad tas range ļoti labs, liels, un tu var tiešām baudīt tos kadrus. Izklausās baigi inšīgi, jā. Kaut tu vispār esi pazīstams ar Elvisu Strasdīgu? Jā, es esmu personīgi ar viņu pazīstams, un pirms vispār viņš sociālos tīklos populārs palika. Jā? Tāpēc es tieši domāju, jūs to pa vienu nozari, jūs gan jau kad arī ir par ko parunāt. Es nezinu, vai to var publiski teikt, vai ko viņš gribēja blakus māju nopirkt. Viņš gribēja blakus māju nopirkt? Jā. To, protams, tu nevar teikt. To nevar teikt, jā. To nesaka, viņš gribēja tev blakus māju nopirkt. Jo viņam ir bišķi savādāk. Viņš tomēr, viņas kontents ir tāds, ka viņu varētu kāds arī mēģināt atrast vai ko. Es teiktu tā, ka es tādu kontentu bišķiņu piedomātu, ko taisīt. Jo viņš tur zvana šitiem te visiem, kas ir pēc kārtas, un tur var gadīties kaut kāds lielāks grupējums, kas pēc tam viņu atrod. Bet viņš, man liekas, arī ir diezgan nenoķerams. Viņš man toreiz stāstīja, ka viņam kaut kādā, man liekas, 8 numuri, tagad tu zini, pa kuru viņam vispār tiem, ka vajadzēs tie noķers, protams, bet, viņa saturs, bet, protams, ļoti vērtīgs, un viņš malacis, un man patīk to, ko viņš dara. Es atbalstu, tā kā ir jāparāda cilvēkiem, kā pasargāties no krāpniekiem, un es īstenībā arī visu to zinu, es viņu neesmu. Dēļ tā, ka man laika bišķi pa maz, es arī tādu saturu varētu taisīt, bet... Tu arī velc pa to tēmu, diezgan labi velc. Es ļoti labi velku, saviem klientiem tajā lokā, kur es esmu, kur es kā supports esmu, tiem es arī stāstu, rādu, mācu un tā kā viņus iepazīstinu. Reku, mums ir pizza, es negribu pārtraukt to, tā kā Raiti, es tev teikšu paldies, ka tu atnāc, tu tagad esi nofiltrēts, Kāpēc nofiltrēts, nevis bez filtra? Tāpēc, ka pirmkārt, bez filtra, man liekas, ir ļoti daudz, kas jau tāds vispār nosaucts. Jau ir bijuši. Šis bija bišķi unikāls, Šis ir tā kā izfiltrēts, bet nofilmēts arī tā kā nofiltrēts. Tā mēs izgājam, Tā kā
Ok, paldies visiem, ka noskatījāties. Raider Raiti, kur tev piesakot? Mani var atrast tātad Raiders Raitis TikTokā, Raiders Raitis Instagramā, Raiders Raitis YouTube'ā un arī, kur var vēl noteikt, kad, visur, kad rakstīsiet arī Raiders Raitis, vienkārši www.raidersraitis.lv, arī internetu veikalā mani varēsiet ienākt iekšā un kaut ko varbūt pat arī nopērkiet, jā. Nekautrējieties, un ja gribās kaut kādu varbūt tās bišķi zemāku cenu, uzrakstiet, uzzvaniet. Jā, reku pici jau traki jau zvanās. Tūlīt es tev pacelšu, tūlīt tev Gaidām pacelšu. picu, jā, mēs kādu rēdīsim picu. Jā, tūlīt piesakojiet Raitim, kas vēl to nav izdarījuši. Pus pasauli jau ir, pus Latvija ir. Jā. Ir kaut kādi, kas speciāli nepiesako. Es viņu satieku uz ielas, viņš saka, es tev neesmu piesakojis, bet es skatos tevi. Jā, ok. Jā, piesakojiet Raitim, piesakojiet arī maniem sociāliem tīkliem, piesakojiet šim kanālam, nospiediet laiku, uzrakstiet komentārā, kā jums patika un par ko vēl vajadzētu parunāt. Bet šai epizodē tas ir viss. Paldies, ka skatījāties un čau! Līdz nākamajai reizei! Čau, tā! Šeit nav masku, nav lieku sienu. Vārdi plūst kā upe dienu. Tu nāc un runā, viss ir vaļā. Uguns deg